Jauni. greentrials.lv. Vismaz es pirms tam nebiju dzirdējis. Tad tā man nebija. Šito bija noklusējis man kaut kā. Bija bišķiņ noklusējis. Tagad mēs kā komanda. Bet viss, kā komanda ir, redzēsim, ko tad Monotriālis darīs šeit pie mums studijā. Bet pirms tam mums ir viens video, lai jūs saprastu, kas tad ir tas Monotriāls. Wow, man jau bija tā skudriņa skrēja cauri, kad tu nāc ar savu riteni uz velotriāli te rādīt. Filmiņa iespaidīga. Un skatos, tu savu riteni arī esi sadalījis divos atsevišķos riteņos. Mēs komanda, mēs dalamies. Jā, Džeki, Monotriāls ar monosaikli, ja vienriteni. Labi, redzējām filmiņā, kas tas ir, bet no jūsu viedokļa. Kā jūs to iesākāt un kāpēc ar vienriteni, nevis ar divriteni? Es personīgi iesāku tā, ka man mazākais brālis, viņš tur ar motokrosu nodarbojas, viņam nopirka tādu parastu vispār tādu šauru ratiņu ar riepu priekš līdzsvaru tieši gaisā. Un vienkārši vienu dienu viņš stāvēja mājā un izdomāja pamēģināt. Pāris metri sākumā pabrauc un pēc tam iepatikās un kaut ko spēcīgāku skatījos. Bet, es skatos, šis jau galīgi vairs nav vienritenis, ko kaut kur var nopirkt. Šis jau ir jau bišķi augstāka līmeņa. Kas viņam ir atšķirīgs no vienriteņa, ko varbūt mēs esam redzējuši? Pat nezinu, aizejot, gan teicāt nepieminēt, bet tomēr jāpiemina, aizejot uz cirku, kur klauns braukājās pārējā. Jā, šitais ir īstenībā speciāli ražots triālam. Viņam ir platāki pedāļi, tādi platāki pedāļi, platāka pati apvalks un aploce. Un arī sēdeklis speciāli izgatavots ar rokturi, kur var pieturēties. Un tā, jā. Aha. Džeki, jāsaka tā, Latvijā jūs esat 3, kas tā nopietnāk nodarbojās. Tātad jūs 2 un ir vēl viens Ivo, ja nemaldos vārdā. Kāpēc tik maz? Mēs arī gribētu zināt, kāpēc tik maz. Ļoti žēl, jo ir zināms, ka Lietuvā tā lieta ir arī nopietnāka. Mēs gribētu arī to popularizēt, jo tomēr tas ir interesanti un aktīvi nodarbs vienmēr ir labi. Bet esat bijuši jau kādās sacensībās, kur salīdzināt to jūsu, Latvijas līmeni un ar pārējām, citām valstīm? Nekā vēl nav gadījies tā, bet ir visādi plāni, kur ar Jāni kaut kad apspriedāmies, kad varbūt kādu tripiņu vai kaut kur tā, kādām sacensībām. Aizbraukt, pastīties velotriāla sacensības, satikt varbūt kādus Lietuvas braucējus. Jā, un arī piedalījāties Latvijā talantu šovā. Kā tur gāja? Visai labi tā. Tie bija Gulbenes novada. Viņš un Ivo piedalījās. Es un Ivo tajā videoklipā arī varēju redzēt. Tā otrā vieta bez mazliet tā.
Nu, tas ir zolīdi, es teiktu, tas ir ļoti zolīdi. Nu, ko, bet, Džeki, šodien jums ir visa instalācija paņemta līdzi. Ritenis ir, ķiveres ir, viss ir. Nu, filmiņi ir filmiņi, tur var arī būt montāži. Tad varbūt apskatāmies, kā tas dzīvē izskatās. Jā, labi. Nu, ko, mēs varam arī studijā mūziku pagriezt skaļāk, lai Džekiem interesantāk un jums arī skatīties. Hey, Bobby, why do you like soul food? Because it makes me happy. Ir cilvēkiem vēlme kaut ko uzsākt, vai nu velotriāli, vai nu monotriāli. Kur tas ir izdarāms, vai vispār ir kaut kādas treniņu iespējas? Latvijā ir triāla skola. Var meklēt mājaslapus Karters LV. Tur gan vairāk velotriāli apmāca, bet es domāju, arī treneris mācēs, ko labi ieteikt monotriāla sakarā. Ritenis no 100 latiem. Nu, Pilnīgi jauns. Nu, līdz 500, protams. Nu, ir jau krutie. Var jau arī vēl uz augšu uztaisīt. Protams. Bet, nu, jā. Kurts pa 80 nopirkt lietotu. To es drosmīgs. Jā, Džeki, vai jūs esat arī gājuši uz publiskajiem skateparkiem ar savu vienriteni? Dažreiz tiešanās, jā. Kaut kur pa ielām mēs vienkārši. Nav tā, ka cilvēkiem ir... Wow, Džeki, ko jūs darat? Kas notiek? Protams, nāk klāt un jautā un runā. Tas ir interesanti. Patīk cilvēkiem arī vienkārši. Kā, un tad prasam pamēģināt. Un tad skatāmies, kā tur virsū un mēģina. Mums jau tāds pasākums bija. Pirmā reize uzkāpt un visu laiku krīt noskrīt. Nu, tas ir sākums, bet redziet, ka var. Var līmeni uztaisīt pietiekoši augstu, tikai ir jāsāk. Tad, Jāni, vēlreiz, kurā vietā? Karters LV. Karters LV, visu tur, un tad arī varēsiet nākt pie mums semā un atrādīt, kā tas viss izskatās. Džeki, nu jāsaka jums paldies, un lai tiešām izdodās to popularizēt, un arī aizbraukt uz kādām lielākām sacensībām un uzvarēt. Pilnīgi noteikti. Paldies! Paldies! Oi, jā, paldies!